Sveiki! Izmantojot Delfu piedāvāto iespēju apmeklēt kādu publisku pasākumu un pēcāk uztaisīt aprakstu, reportāžu, es vakar devos uz Ģertrūdes ielas teātri uz izrādi Cilvēks uz trepēm. Un šodien es esmu noķēris pāris no teātra darbiniekiem, lai tādai nelielai sarunai. Sveiki! Sākumā varbūt par pašu teātri. Ja rodās kaut kāds jauns teātris, kaut kāda jauna iestāde, vienalga kāda, tad tas nozīmē, ka viņi kaut kā tie cilvēki, veidotāji nav mierā vai nepiekrīt kaut kādām idejām, kas ir iepriekšējos vai teātros vai vienalga kādās instancēs vai iestādēs. Kas jums bija kāda tā doma, kāpēc jūs veidojāt jaunu teātri, nevis mēģinājāt varbūt kaut kā ietekmēt jau esošos? Es esmu strādājis arī valsts teātros. Bet konkrēti, ja runājam par šo teātri, tad viņš radās nevis tā kā spontāni, bet diezgan... Tā mērķiecīgi viņš? Mērķiecīgi arī ne, daļai nejauši, daļai... Viens vārds sakot, mums Polijā uzaicināja viens festivāls taisot izrādi, viņi arī bija šīs izrādes līdzfinansētāji, un tām izrāde bija Menerzak. Tas bija diezgan liela apjoma darbs, un jau taisot, mēs domājam, viņi jau taisījām ar mērķi, ka varētu arī pēc tam rādīt Latvijā, nevis tikai Polijā tajā festivālā. Un Latvijā, pēc tā festivāla atgriežoties Latvijā, meklējot vietu, kur viņi varētu izrādīt, nonācām pie secinājuma, ka mums daudz vienkāršāk ir noīrēt šo telpu uz mēnesi, nevis maksāt pat dienā to pašu naudu Dēls teātrim vai operai, kur bija, kur ir līdzīga kaut kāda tīri fiziska parametra telpai, kur mēs varētu izrādi rādīt. Un tā mēs to telpu no sākuma bija doma, ka mēs viņu vienkārši uz 2 mēnešiem īrējam, kamēr to izrādi rādam. Tad no tiem 2 mēnešiem bija klāt vēl viens mēnesis, tas bija liels pieprasījums pēc izrādes, un tad jau mēs sākām domāt, ja mums tā telpa ir vienkārši mēnesis, mēs rādam tikai, 3 izrādes reizes, tad kāpēc, ko daram atlikušajā laikā, lai nebūtu viņi tukši nestāvētu. Un tā mēs pieaicinājām nomadas, kas ir Mārtiņš Šeik. Viņš sāk taisīt jau savas izrādes, un tā tas lēnām apaug un diezgan organiski izveidojās par teātri. Un cik šobrīd ir teātrī darbinieki cilvēki, kas veido? Ir tāds viens kodols, vai tie ir kaut kāds cilvēks, kas pienāk no malas, aiziet prom? Tāds? Vēsturiski jau Andrija tur teātrā. Ne, ir tā, ka esam, mēs, kas esmu mēs, un kas ir United Intimacy, biedrība darba, kas ir viens liels stūrakmens, tad ir nomada Mārtiņš Šeik, un tas ir otrs, un tad ir cilvēki, kuriem liekas interesanti kaut ko darīt, un ko tad arī ir arī tādi, kas nāk un iet. Uz kaut kādiem atsevišķiem projektiem ir, kas arī ilgāk jau, kas ir uztaisījuši vienu izrādi, un tagad strādājām pie nākamajām. Bet tā teātrī patiesībā nav darbinieku, mums nav štatī, tas viss ir cilvēku pašiniciatīva. Un ar ko atšķirās Ģertrūdes ielas teātris ar citiem? Kāpēc, ja cilvēki nāk uz šo teātri, ko viņiem vajadzētu sagaidīt no teātra? Es nezinu vispār, ko cilvēkiem gaidīt no teātra. Runājot par vakardienas gadiem, tas droši vien ir kaut kas pilnīgi savādāks.
droši vien, jā, kaut ko līdzāk varētu redzēt spīķeru koncertu zālē, nevis teātros. Kaut gan Rietumē Eiropā tas nav gluži tā, ka tāds ļoti liels pārsteigums būtu. Bet ar ko mēs atšķiramies ar to, ka mums nav repertuārs, mums nav štāta aktieri. Katra izrāde ir kā atsevišķs projekts un viņi ir ļoti dažādi. Un katrs gadījums kaut kādā ziņā savādāks nekā citu, un iespējams, ka katrs var atrast varbūt sev kaut ko var tuvāk, kam vairāk interesē mūzika, kaut gan mūzika mums katrā izrādījā tagad. Bet iespējams, jā, ir izrādes ar tekstu, kur vairāk runā, ir izrādes, kur tādas dejas izrādes, ir fiziskas teātra izrādes. Varētu būt, ka tā ir tā šķirība un diezgan liela daudzveidība. Cik vēl ilgi Sāra Keina vēl būs? Es domāju, ka šogad viņi vēl mēs kā vienu reizi šovakar, bet droši vien arī nākamā sezona. Jums sezona tagad beidzās? Nē, ar Sāru Keinu ir tā, ka viena izrādes dalībniece, viņa patiesībā dzīvo Francijā. Līdz ar to tas ceļš Latvija, Francija ir, tas nav tik lēti, un ja viņi atbrauc, tad mēs spēlējam vairākas izrādes, mēs mēģinām plānot tādu bloku. Un tas reiz mēnesī, bet ne, sezona iet uz beigām. Es domāju, mēs sezonu beigsim kaut kad lielā vispār jau māja vidū jau beidzās, ka Mārtiņš brauc, viņi brauc ar vasaras salu spēlēt Holandē, Dānija, Zviedriju. Mēs braucam izrādēs ar manu Sloveniju, tad būs tāds pārtraukums. Bet tā laikā mēs, ka būs 2 andas ar filmu programmu kaut tādu jauniešu darbnīcām ar kino, video. Tā kā darbība neapstājas vienkārši. Kas vēl notiek bez izrādēm, ja mēs sākam par šito runāt? Tad ko vēl cilvēki var šeit atrast? Koncerts, klasisks koncerts. Kas ir mūzikas grupu koncerti? Principā, jā, ir kaut kāda, katru mēnesi diezgan stabili, ka katru mēnesi ir kaut kāds koncerts liela. Principā jau visi veidi, kā liela izmēra telpu izmantot. Koncertiem, izrādēm, kino. Un ja par izrādēm, tad varbūt par vakardienas. Viņi definē tā kā izrādi vairāk. Ja mēs ar tā kā vakar runājām, tad viņi tā kā koncerts, tā kā kaut kāds... Atceros, pēc viņi definē kā izrādi koncertu. Viņi ir apzīmēti ar tādu starpžanru kā mūzikas teātris, mūzikls, kur tur arī principā koncerts, aktieri dzied, ir mūzika, tur ir sižets. Tad šajā gadījumā tas teātris ir, to izrādi ir izmantojot teātra izteiksmes līdzekļus un koncertu kā mēdīju, mēģinot būt tajā starpā starp tiem divām mākslinieckām izpausmēm. Jā, tas ir tāda mūzika, tas nav nekas tāds jauns, jā, tas nav. Protams, ka tur ir viņai iekšējais. Viņa ir būvēta arī pēc teātra dramaturģijas principiem. Ir sākums, ir vidus, ir beigas. Tā izrāde, viņa ir būvēta nedaudz pēc citiem mākslinieckajiem principiem, un viņai nav varbūt tik vienkārši nolasāms. Tas ir diezgan daudz brīvas vietas atstāts skatītāja asociācijai iztēlē. Nav tāds teikums, kuru varētu pateikt. Protams, ka viņi var arī definēt, par ko tas ir.
ko ir izrādē. Tā. Un vakar vēl nebija pilnā sastāvā. Jā. Cik es saprotu, vēl vajadzēja būt tā kā trešam cilvēkam. Šelisti. Bet izrāda arī vēl, viņi jau ir tapšanas procesā, ir tā, ka atsevišķi daļas arī iztrūkst. Mainīsies arī. Sniedz. Vienkārši rādot viņu publiski ātrāk un pašiem vieglāk kaut kā noformulēt un pamanīt kaut kā, kas pietrūkst, kas ir varbūt par daudz, kas ir par garu, kas par īsi, jo šajā gadījumā ir tā, ka es arī neesmu pārādis tā strādāt. Un tā forma, viņa prasa nedaudz savādākā attieksme. Un darba pieeja, kā to darīt. Jo tie publiskie mēģinājumi, viņi tev ļauj kaut kā ātrāk atsašināties no pašas izrādes, jo tas tik dziļi iekšā tajā visā, kur tas skats no malas nedaudz pazūd. Tāpēc, jo tu ātrāk to sāc darīt, jo tev vieglāk pacīties jau iespējams kā skatītājiem. Saprast, kur ir problēmas, kur kaut ko vajag vairāk varbūt paskaidrot, kur atkal nē. Uz kuru laiku viņi būs tā kā gatava, tā kā pēc šī vasaras pārtraukuma? Nē, ir doma pabeigt viņu mājā. Mājā viņi jau būs cilvēki, kur es nāku skatīt. Jā. Tā labi. Kas vēl par nākotnes plāniem, ja mēs tuvojamies tā kā beigām jau? Kas ir nākotnē sagaidāms no teātra? Uz nākušā sezonu ir kaut kas. Nākotnē sagaidāms kaut kas no tā, ko varbūt skatītāji nokavējuši šo sezonu. Piemēram, Sāra Keina. Tīkli vēl nav redzējuši Rītušanas Vērceņnieku. Kāpēc esmu Vilna Krievs un arī jaunas izrādes. Viens no projektiem, kas jau tādā tapšanas stadijā ir Valteram Sīlim kopā ar vienu somu mākslinieku aktieru. Tā būs izrāde par tēmu Latviju, Ziemeļvalstis, Latviju, Skandināviju, konkrēti Zviedriju. Tur būs gan vēsturiskais tas skatījums ar latviešu leģionāru izdošanu, kas Padomju Savienībai, gan arī mūsdienas Zviedru bankām. Tas sīkāk, es nezinu. Es zinu, ka tas ir sāk tapties un vasarā viņi sāk mēģināt. Pirmsrādē būs kaut kāda arī pirmā iespējams publiskā atrādīšana būs augstā, bet mēs kā pat pirmsrāde būs tikai novembrī. Mārtiņš Šeika arī kaut ko sāk darīt, es nezinu, kad viņš gatavo. Tad jūs sākumā teicu, ka jūs daudz gribējāt īrēt tā kā uz mēnesi vai diviem, tad tagad tas pasākums ir ievilcies un vēl būs uz priekšu. Jā, es teicu, ka jā. Mēs visi pametuši iepriekšējus darbus un ieslikt. Tas nogužas tāds. Labi, tas tā kā tagad būs viss. Ja nākat uz teātri un baudat mākslu gan teātra formās, gan visās citādās, tas tagad viss.